Čau, čau! Labdien, labrīt, labvakar, mīļie skatītāji, mīļie draugi. Turpinam vadītāju skolas tematiku, turpinam šo sēriju, kur mēs tiekamies jau ar Kaspara audzēkņiem, ar skolas audzēkņiem, kuri pabeiguši skolu, un uzzinam, ko jaunu skola ienesusi viņu dzīvē, kādas pārmaiņas, kā tas ir viņus atvēris ne tikai kā cilvēkus, bet arī kā vadītājus. Kādi labumiņi no tā visa ir atnākuši, un cik kā saka, no tā, ko Kaspars mums izstāstīja pirmajā epizodē, cik no tā visa dzīvē ir un strādā. Un šodien man ir vēl viens absolvents, jāsaka ar to Sebrakungs. Jā. Es saprotu, ka lielākai daļai nāk prātā slavenais izcilais latviešu aktieris, un kā jau mēs drusku noskaidrojam, ir attālradniecība, kā saka, dzimtas salidojumos, ir redzēts, tā kā, bet šodien pie mums ir ciemos Ritvars. Ritvars, sveiks! Jā, sveiks. Jā, prieks tevi redzēt. Tu esi tāds tipisks vadītājs. Tā, vizuāli, jā, vizuāli es uzreiz pateiktu, ka tu esi vadītājs. Okay. Jā, tev tas arī, vai tev šis vizuālais stāvs arī bija pirms tam, vai tas varbūt ar kaut kā ir ietekmējis, skola ir ietekmējusi? Vadītājs skolā, nē. Es vienmēr tā kā tāds zolīdējs stila, es pat šodien, parasti esmu uzvalkā. Jā, šodien tas ir pat tāds brīvāks. Jā. Šodien es esmu palaidis, šodien es esmu izspūris. Jā, super. Mazliet par sevi pastāstīju, varbūt no kaut kādām skolas laikiem, varbūt, kādu skolu tas pabeidzis, kaut kādi pirmie darbiņi, pirmās pieredzes, un, līdz tam laikam, līdz kaut kādam vadītāju, pirmajam kaut kādiem varbūt vadošajiem amatiem. Jā, okay. Es tad pirmais, laikam, raksturot sevi tā kā kaislīgs uzņēmējs. Tā būtu tā kā mana raksturība, jo man tiešām patīk tā kā, nezinu, gan būvēt biznesu, gan vadīt cilvēkus. Protams, pārdošana arī ir man asinīs, un viss šis ir sācies ar pārdošanu, bet pašā pamatā, nezinu, es arī esmu vienkārši džeks no laukiem. Šis mums ir kopīgs. Jā, esmu nācis no Gulbenes novada Lizuma pagasta. Ļoti tuvu, es esmu no Orķāniem. Esmu Balvos nodzīvojis praktiski visas vasaras bērnībā. Jā, tā kā Balvi vēl tuvāk Varakļāniem. Jā, pie vecmāmīs. Jā. Super. Un esmu tā kā nācis no maza miesta, kur ir 1300 vai 400 iedzīvotāji, bet viņš tāds kārtīgs miests, kur ir dimdiņkāposti, gan jau esat dzirdējis. Jā. Tur ir skrīveru saldumu daļu ražo, varbūt arī esi kādreiz garšojis. Jā, šos ir visi, kā saka, visi cilvēki, kuriem nav raksturs. Jā. Pagaršojuši. Un tad tie ciematā arī ir viens no Latvijas top 100 miljonāriem. Tur ir avoti uzņēmums, kas ražo tādas mēbeles arī gan priekš IKEA, un tur ir koģenerācijas ceks, tā kā, jā, tur ir... Šo mums nezināju. Ir, jā. Bet tad jau vairs nav godīgi, jo tu jau nāc ar benefitiem, tev kā saka, piedzimi jau svētītā vietā. Jā. Nē, vide ietekmē, būsim ar reāli vide ietekmē. Protams, tā kā... Ja mēs tādā off-topikā, tie Gulbenes novadā, kas ir arī viens no lielākajiem platības ziņā novadiem Latvijā, Lizums veido lielu daļu no nodokļu ieņēmumiem tajā novadā, jo tur ir ļoti daudz darba vietu. Tāpēc arī man tas sirdī palicis mīļa vieta, jo no turienes es nāku un, tur es esmu audzis. Jā. Un tādā ziņā. Skolu tur pabeigt, ja? Jā. Lizuma vidusskola, pamatskola? Jā, vidusskola, un tagad jau pamatskola, bet iedomājies, es mācījos pilī. Tā ir pils. Jā. Barona von Wolfa pils. Jā, principā aristokrātija. Tāda kā Harijs Poters, kur mācījās. Tāda īpaša skola, nevis kā tur parasti iet, kaut kādā tur, kā saka, uztaisītā jaunā. Bet ir sava aura, vai ne? Protams. Īpaši, man liekas, forši atgriezties kaut kādos, ne pa tēmai, bet mēs runājam arī par dzīvi. Man liekas, tie visforšākie tie skolas salidojumi ir tās pīlīs un tam līdz, un tur tad gaiteļiem staigāt, ir tā elpa tam visam, jā. Tas, man liekas, veido, varbūt tā, atkāpjos nedaudz no skolas
tā, kas mācās ar tevi vienaudži, arī varbūt ir kaut kādi, tādi cilvēki pazīstamāki. Nav obligāti varbūt tik ļoti plašai sabiedrībai, bet varbūt kaut arī, kur tu skaties viņiem, šis ir izcils un tam līdzīgi. Kādās nozarēs. Vai tu tikai sevi tā varētu izcelt, ka, man paveicas, Nē, zini kā, es ticu, ka ir diezgan daudzi izsitušies, varbūt skaļi neesmu dzirdējis par nevienu. Bet, nepiesako līdzi, kā saka, vienkārši visi. Jā, bet ir vairāk, kas ir vadošos, kas ir vadītāji uzņēmumos, bet tā, ka konkrēti kāds tur arī būtu aizgājis to, nezinu, piemēram, miljonāru vai lielu uzņēmumu ceļu, tagad tā nenāk, bet... Tagad, es pieņemu, ka kāds no vecākiem noteikti audzēkņiem to ir izdarījis, kurus vienkārši varbūt neatceros. Tagad jau arī ar miljoniem vairs arī neplātās. Tā jau patiesībā atnāk uz saudojums, saplēsā džemperi izrādās miljonārs. Tagad jau tā ļoti uzmanīgi ar to visu lietu. Ok, super. Tad es saprotu, tev foršā bērnība, jaunība. Ja nav noslēpums, ar ko vecāki nodarbojas? Mana mamma ir skolotāja. Tad jau smaga bērnība. Tajā pašā skolā, kur mācījies? Mamma vēl bija mana audzinātāja. Kaidī, tad emotional damage. Nē, es teiktu tā, skaidrs, ka mamma ir ļoti stingra un no vienas puses labi, no otras puses kādreiz bija slikti, jo tātad mājas darbiem vienmēr bija jābūt visam tā kā, uz 100%. Jā, tu esi piemērs. Saka, ja ne tu, tad ko var prasīt no pārējās klases savu bērnu? Tieši tā. Tā ir sāpe, Haidi. Jā, un tētis? Un tētis man gan ar būvniecību, tā kā viņš remontus taisa, gan arī lauksaimniecībā kaut ko tur strādāja. Zelta rokas, teiksim. Jā, cilvēks ar rokām, kas aug no īstās vietas. Laukos tā ir, principā tā ir tā lielākā vērtība, ka tu esi vērtīgs ar to, ko tu vari izdarīt. Tu varbūt nevienam neinteresē tavs diplomiņš. Tieši tā. Ja tu vari sataisīt to, ko man vajag, tu esi foršākais čalis, kā saka, visā apkārtnē. Super. Tālāk, pēc vidusskolas? Pēc vidusskolas aizgāju uz RTU mācīties uzņēmējdarbību un vadīšanu. Man neliels, kā saka, ieližu... Paša izvēle vai pabīdīja? Vai neietekmēja vecāki tālāk? Tā ir pilnībā manis paša izvēle. Vienīgais, ko viņi bīdīja, bija cik tas, ka jāiet ir mācīties. Nav divu domu. Bet pats izvēlējos, pats tiku budžetā RTU un nomācījos tos 3 gadus, bet es tā politkorekti pateikšu, kad uzņēmēja darbību un vadīšanu skaidrs tu teoriju iemācies, bet teorija ir viens, dzīve ir pavisam kas cits, un līdz ar to tā universitāte, man liekas, tāds labs laiks, lai tu pieaugtu, dabūtu kontaktus, vai no tā laika es kaut ko daudz šobrīd izmantoju. Diemžēl nē, bet visi, kas skatās, kas varbūt ir jaunāki, tāpat ir jāiziet tam procesam cauri un ir jāpieaug. Manuprāt, tā lielākā vērtība ir tā komunikācija. Cilvēki, ko tajā brīdī, jo tur ir ļoti daudz dombriedru apkārt, kas motivē. Šur tur, diemžēl, demotivē, bet pa lielam... Tā ir paša izvēle. Jā, bet parasti lielākā daļa cilvēku ar vislielāko siltumu sirdi atceras tieši studiju gadus, jo tie ir tie gadi. Biznesa uzņēmuma darbība kaut kādā veidā, kas bija motivācija? Tāpat kaut kur redzēja kaut kādus veiksmīgus cilvēkus, vai kas tevi iemotivē? Un RTU tā ir viena no smagākajām izvēlēm. Ceļši, ja tikt iekšā budžetā, tas nozīmē, šoreiz paldies mammai, ka viņa bija tik stingra par tevi. Tā ir. Jebkurā gadījumā, tādā biznesa uzņēmējdarbības vidē, es teiktu, ka smagākais ir Zviedru augstskola Latvijā. Jo esmu gājis tur tādas tā kā... Vienkārši es par tādu nezināju. Ļoti labi, man ir kaut kas jauns. Tas ir tāds tā kā top, bet tur esmu gājis tādus kā kursus, kur ik pa laikam var iziet. Un tad es jūtu, tas tāds tā kā, augstākais līmenis. Un tad ir vēl tāda RBS, kas, es teiktu, ir kaut kur līdzīgā līmenī ar RTU. Jā, Rīgas biznesisku. Bet tā ir skola, kas tīri tendēta uz... Un tā ir privāta skola.
RTU tādā ziņā, ka valsts augsts, tā ir viena no Stradiņu universitātē, RTU, LU jau it kā, man liekas, vairāk ir tā kā šiltas pēc, es neko nesaku sliktu, ne par vienu augstskolu, bet par reitingiem, RTU tas ir tādā, kā saka, nav kauns pateikt, pabeigts RTU, ar lepnumiņu mugurīs taisnojas, kā sakam RTU. Un tu prasīji, vai, kāpēc tieši uzņēmējdarbība vadīšana, tad man ir labs viens citāts prātā. Es gan neatceros, kas to teica, bet vadītājiem ir tā, viņi māk no visa tā kā padruskai un tādi tā kā multimākslinieki, bet viņi nav nekur varbūt izcili tādā vienā vietā. Jo, piemēram, man pretējs, man ir brālis, viņš ir ķīmijas doktors, un viņš ir izcils ķīmijā, un tā ir viņa dzīve un aicinājums. Man atkal bija tā, ka viss padavās, un tas tā doma, bet nekas tādā tur top līmenī. Bračkam ir bronzas medaļā pasaules ģeogrāfijas olimpiādē. Wow! Un viņš tur visu kaut ko ir izcēlis, bet es atkal tā vispārīgi. Un tas sapratu, labi, tā kā jāiet kaut kas mācīties par vadīšanu, jo es arī skolas laikā biju 3 gadus pašpaldes prezidents, un tad domāju, labi, vadīšana, tā ir tā kā lieta, ko es gribētu darīt, un kā es gribētu pelnīt naudu. Un tas domāju, labi, jāiziet, jāpamācās, un tad jau tā kā skatīsies, kur tā dzīve vedīs tālāk. Super. Pirmie darbiņi. Pirmie darbiņi, ja tā skatās vispār, tādā vēl senākā pagātnē. Pats paši pirmie, jo tas, man liekas, arī formē cilvēku un, pašu ideju par pirmais darbs, pirmā nauda vispār, kad saproti, tāpēc interesanta tava pieredze. Pirmā nauda vispār ir tā, kad es strādāju vecāku kartupeļu audzēšanas tādā mazajā biznesā. Tur kaut ko bišķiņ piepelnījos, tā kā man bija tur, 8, 9, 10, 12 gadi. Tā kā man bija 13 gadi, es tirgoju, bija datorspēle tāda Team Fortress, es tirgoju tur visu kaut kādas lietiņas iekšā tās datorspēles uz ārzemēm cilvēkiem, un tur arī kaut kādus, tajā laikā 100-200 latus mēnesī kaut kādu X periodu es nopelnīju. Bet latus, tā jau bija liela nauda. Jā. Kā tu nonāci līdz tam, ka tur man viens draugs izstāstīja, hei, kur es te tirgojuši tās lietiņas, mums paskaties, interesanti. Un, man jau vienmēr kopš seniem laikiem paticis kaut ko tur tā kā darboties, domāju, protams, tā kā jāpelnā. Un lecu iekšā tajā visā, arī iebraucu, kā to visu darīt, un sāku arī to ceļu tirgot, un tad mēs kaut kādu gadu tā padarbojamies, un tad tur tā niša, nosauksim viņa tā, beidzās. Domāju, labs ir. Tā kā es savēju, ko es varēju, es nopelnīju, un viss te varēja tā kā lēnītēm iet uz priekšu. Tas principā tas bez investīciju biznes, kur tiešām viss atkarīgs no tava skilla. Super, bet tā ir... Wow! Tā kā tādos jaunos gados tas ir nenormāli forši. Es vēl izmantoju mammas karti, lai saņemtu naudu. Protams, mamma bija par to informāta. Sākumā viņai likās tā kā, ko? Kas tas par krāpniecību? Jā, krāpniecība. Loģiski. Jo nevar būt, ka cilvēki kaut ko tādu. Tīpaši tas bija kaut kāds, tur 2013, 14. gads kaut kas tāds. Tā kā, Un tad, kad tas beidzās, es no kaut kādas 8. klases vasarās sāku strādāt dimdiņos katru vasaru. 3 mēnešus ravēju, kaplēju kāpostus, 5:30 cēlos, 1 beidzās darbs. Karstuma dēļ. Un tu viss normāli no rīta nostrādā, pēc tam pēcpusdienā draugiem ej spēlēt ar bumbu vai, tur zāli nopļaut mājās. Kas tevi motivēja? Nauda tikai, vai bija kaut kādi tur tie vēl motīvi vai mērķi vai sapņi? Skaidrs, ka kāpostu ravēšanā tā bija tikai nauda. Tas ir kāpostu ravēšana, tikai kāposts? Jā. Mēs tur smējamies, sevi saucam par kapļu operatoriem. Jā, bet tas ir nenormāls smags darbs. Tas ir, protams. Puišiem, ir sevišķi puišiem. Man liekas, meitenēm varbūt kaut kā, pat arī ne, jebkuram. Tas ir ir ceļš ņemot vērā lielajos tīrumos, kur tu neredzi otru galu. Tas ir, tu pat nezini, cikos tu būsi kaut kur turošie. Un tā tu vienkārši katru dienu un ravē.
Jūs bijāt kaut kāds draugu bariņš, cik saprotu. Jā, un tad bija forši, kad Dimdiņa toreiz priekš jauniešiem deva opciju arī vasarās strādāt. Tur es ar savu vienu čomu strādājām, tad vēl kaut kādi pāris jaunieši, un tā mēs tur tā kā ties vasarās strādājāmies. Sanāca nopelnīt? Bijāt apmierināti ar algu? Jā, pie šī brīža cipariem tas liekas smieklīgi, bet tā, kad bijām skolēni, mēs tāpat mēnesī kaut kādus savus 6, 7, 800 labākais mēnesis bija, man liekas, 1100 vai kaut kas tāds arī nopelnījām. Wow! Jā. Bet tādiem jauniešiem tā ir ļoti liela nauda. Protams, jā. Kaut kādi, nezinu, krāji lielam pirkumam, pirmais BMW vai kaut kas tāds? Nē. Es pārsvarā, es tādā ziņā vienkārši nodrošināju visu, ko man vajadzēja nopirkt. Tur kaut kādas drēbes skolē, tur kaut ko, nezinu, tur datoru, kaut ko tādas, tā kā vienkārši priekš sevis. Es jūtu, vecākiem nebija izdevumu uz tevi. Tāpat jau kaut kāda bija, bet es piepalīdzēju. Jā. Tā neko, un pilnīgi, neniezēju, es nezinu, parasti visiem tur kaut ko, nezinu, datoru, tur dārgu kaut ko, kaut ko stilīgu, lai tu būtu tā kā izceltos, vai tev tas nav nekad... Zini kā, laukos tur tu pat... Uz tevi pat skatījās uz čību acī, ja tu kaut ko tādu tur riktīgāko nopirki. Jā, izcēlies. Jā, tu esi izlacējis. Labāk būt average. Jo vienkāršāks tas, jo stilīgāks tas. Plus arī es vēl arī, tā kā biju vidusskolā, tev bišķiņ vēl spēks parādījās, es pēc tiem kāpostiem vēl gāju kaut kādas 3-4 stundas vēl mellenes lasīt, audzētavā melleņu lielogu. Un tas tur tā riktīgi izgāja ārā no vidusskolas uz studentu laikiem ar kaut kādiem 2,5 vai 2,000 iekrājumiem. Un tas praktiski arī tādā taupīgā režīmā visu pirmo studiju gadu praktiski no tās naudas arī dzīvoju. Man vecāki tur bišķi piepalīdzēja ar dzīvokļu īres maksu, bet tā man paigi nevajadzēja naudu. Wow. Tas bija tās lielākais iegums tam visam. Jaunieši, kas skatās... Šis ir superīgs piemērs. Nē, nopietni, šis ir superīgs piemērs. It īpaši, cik es saprotu, tas nebija tā kā piespiedu kārtā. Nē, paši izvēle. Jo, kā saka, manai paudzei, mums tas bija tā kā, mums bija jāiet. Jā. Es arī neteikšu, ka es tur gāju ar baigo pretestību. Mums tas, ka mēs gājām barā, tas likās, tā kā arī vēl pierreiz for fun, jā. Vai ne? Bet mums tas bija tā kā vairāk, tomēr, ir jāiet, tāpēc, ka, ir kopēji ir jāsavēl tie gali kopā. Bet, ka to iet vienkārši motivēti, tā kā, jo cik es saprotu, nebija tā, ka visa vidusskola tur gāja, visi skrēja. Tā kā lielākā daļa urbināja degunu un zināja bumbu un par motivāciju. Tad sanāk, tas ir atkal, man jau, es tā jūtu, ka vilksies cauri visiem 5 stāstiem, ka par vadītāju kļūst motivēti cilvēki. Tā ir, tie, kas grib dzīvē kaut ko vairāk. Jā, jo arī pirmajā mūsu stāstā, kur mēs ar Edgaru runājam, arī jau no bērnības, tā bija motivācija. Tā bija motivācija kaut kur iet, nevis varbūt iet bumbu dauzīt, neiesiet ar čomiem, kā saka, būt stilīgiem, kā saka, un pie veikala vai pie autobus, kā saka, kaut ko tur ņemties auto pieturā, autobus pieturā, bet iet un liels lietas pārsteidzot tas, ka kaut kādām tādām teiksim, netvaram, ka vienkārši naudu, kā saka, lai būtu nauda, nevis jo man bija tā kā, man bija mopēds. Man tā kā, varbūt netika kaut kādas tādas spīdīgas lietas mazāk, bet kaut kāds mopēds, tā kā, jo citiem bija. Tā kā ļoti gribējās, tā kā velosipēds, tā kā, jo es no daudz bērnu ģimenes man likās, visiem ir, tā kā, tā kā, man tai naudai nebija vērtības, bet es jūtu, ka tu viņu jau tad jūti to vērtību, tajā, un kā saka, un pat nešķiroju, bija iespēja nopelnīt šādi, pelnam šādi. Tas ir amazing. Super. Tas ir super. Super, ļoti labi studiju gados, kādi pagrieziena punkti vai... Studiju gados, laikam, es tā kā sāku studēt pirmajā gadā, es tāds biju super patriots pašpārvaldēju RTU, kurās darbojos aktīvi. Tas tā domāju, atkal kandidēšu uz prezidentu, un man tur pietrūka kaut kādas 2 balsis, lai man ievēlētu par prezidentu, un tas tā domāju, labi, šis varbūt ceļš tā kā ir jāmet mieru, es darīšu tā kā kaut ko, kas mani ātrāk aizvedīs pie kaut kāda ilgtermiņa mērķa nekā, nekā būšana pašpārvaldē. Jā. Un tad es pirms otrā kursa pieteicos tādā uzņēmumā Gateway & Partners, kur es visu vasaru gāju
tādā augstajā pieejā uz veikaliem un mēģināja maksimāli daudz informācijas dabūt tur par vienu projektu, par ko vajadzēja. Jā. Un vienkārši taisīja intervijas, un tur pārdevējiem vispār, man bija kaut kā jādabū, lai tie pārdevēji izstāsta man informāciju. Jā. Un tas bija sarežģīti, jo, tie cilvēki, viņiem neko negribās. Atnāk kaut kāds jaunietis, kurš saka, varat tur bišķi man pastāstīt vairāk. Viņiem par to nemaksā. Jā, viņiem par to nemaksā. Un dienas beigās bija tas, ka es tur tajos 3 mēnešos biju labākais tos interviju vācējs. Lai gan pirmajā intervijā, es atceros, es aizgāju pirmajā dienā uz Origo, un es stāvu pretī Lulu Picai, un domāju, tā ir rīt var saņemies. Ir jāiet. Jā. Es izmetu vienu riņķi ap Origo. Labi. Kad tad, ja ne tagad? Jā. Un viss, un es eju, un pieeju, un tā kā diezgan atvērta saruna bija izstāstīta, un es tā domāju, labi, man neviens pa galvu neiedeva, neizmet ārā. Jā. Viss tātad jāiet un jādara. Un tas vēl atradu savu motivāciju iekšējo, jo man tur maksāja par katru savāktu interviju. Jā. Es tā izskatīju, tā viena intervija man maksā šitik, davai, ja man ir grūti, es padomāju par to ciparu, ko es saņemšu, labs ir, ejam, nav ko baidīties. Un tā es to visu vasaru nostaigāju, un tam mani uzaicināja strādāt ofisā. Un ofisā es pastrādāju tur citā darbā, tajā pašā uzņēmumā mēnesi, 2, 3, un es sapratu, ka šis nebūs manējs. Jo it kā pat labākos apstākļus. Jā, labāk apstākļi, labāk alga, nav tur nekur jāsteigā. Bet es sapratu, ka man vispār nepatīk ne tur sēdēt, ne tur darboties stundām no vienas vietas. Es sapratu, man vajag kaut ko citu. Un tā es nonācu līdz īpašumu jomai. Un tajā laikā es ieraudzīju, es meklēju, ko es varētu darīt īpašumu jomā, un es uzzināju, ka ir tāda nekustamā īpašuma aģenta profesija. Jā. Un, kā nākot no laukiem, tur vispār nekā tāda nav. Tur neko tirgus tur principā nav. Jā, tur vienkārši vietējie viens otram pārdod. Jā, viens otram iemaina dzīvokli pret māju. Un es uzzināju, kas tāds ir, un domāju, tur varētu būt tas viss, kas man interesē, jo tur bija brīvs darba laiks, nopelni tikai no pārdotā, komunikācija, non-stop kustība, liela pašizaugsme. Es domāju, labi, jāiet pie kaut kura pamācīties, un jāiet pie tādu, kas pats labi to māk darīt. Jā. Un tas tajos laikos atradu Deividu, kurš bija tikko uzstartējis, Deivids Barons, tikko uzstartējis Aver firmu. Jā. Un tur bija pirmie 2 aģenti, un viņa no ofises bija dzīvoklī viņa viesistabā. Jā. Tas tā var viena no lielākajiem ir. Tagad jau lielākā. Jau pat Latviju apzinuši ir, ja? Jā. Lūdzu? Jā. Tā kā un ļoti īsā laikā. 8 gados. Jā, jo Latvijā pirms viņiem jau bija, mēs netaisam ne reklāmu, ne antireklāmu, vienkārši, fakti, ka Latvijā pirms tam jau bija jau liels. Viņi jau 35 jā, gadus. Viņi gigants jau bija, un vienkārši man ir pieredze bijusi gan ar vienu, gan otru uzņēmumu, tāda ļoti virspusēja, bet es sadarbojos tik, cik savā jomā, es savu ārpakalpojumu piedāvājis nedaudz. Izstādēs tieši. Un mani pārsteidza, tur pat bija 2 gadu starpībā. Pirmā gadā, kad es pastrādāju pie Latvijas, sapazinos arī ar Averu, par cik bija nekustama īpašumu. Pēc 2 gadiem es atkal strādāju pie Latvijas un pienācu pie stēļa. Par cik man pazīstami jau tur, ka visi vienkārši, man likās, wow! Tā kā būtu tur kāds iemetis kaut kādu šitos enerģijas, kaut kādu to pilienu, un visu tā vienkārši super, un tas viss no tiem motivētajiem cilvēkiem. Manuprāt, es ceru, ka tu mums izstāstīsi, bet tā, cik saprotu, sistēma ir tik labi sataisīta, kas mani tagad, es klausos pilnīgi ar tādu, cik tu viegli, teiksim, agros jaunības gados, cik tu viegli, kā pateikt, pat sadzirdi sevi, jo es domāju, daudzi ļoti, lielākā daļa, es pat domāju, tiktu ofisā, es domāju, jūs var mietu neizzīt ārā. Patiktu, nepatiktu, bet liela alga, silta vieta, kur vairs, bet pateikt, salīdzinoši, es saprotu, tev tā būtu bijusi viegla nauda, priekš tevis ofisā. Jā, bet tā kā tas neradīja prieku. Un atteikties, teiksim, no stabilas un vieglas naudas, tikai,
kaut kādēļ, nē, es gribu kustību, tas ir super. Šis mani jau tagad iedvesmo, tas ir super, jā, tā kā es atveros par atkāpi, bet jā, turpinam, jā, super. Nu jā, un tad tā kā es sāku aktīvi darboties, un mani iekšē ir milzīgs maksimālists, kas vienmēr tā kā grib augt, attīstīties, dzīt uz priekšu un vienmēr būt labākajam. Cerīs mani tas tā kā varbūt kaut kur nogrēja, bet pārsvarā dzīves situācijās man tas tā kā dzina darboties vairāk, attīstīt sevi. Varbūt tāpēc arī es esmu jau 7 gadus vadītāja skolā. Un es Averā iesaistījos kā aģents, pēc tam sāku apmācīt cilvēkus, tad jau iesaistījos vispār uzņēmu struktūras attīstībā, jo ja tu esi tā kā sāc no nulles, tu vienkārši tā kā ņem zvanies, darbojies, un tur, šito dari citādāk, šito tā, bet nav struktūras. Un ja pastāmies atpakaļ, kas bija pirms 8 gadiem, kas ir tagad, tur ir diena pret nakti. Mums visi procesi ir aprakstīti, visi sistematizēts, strukturizēts, viss strādā pēc viena modeļa un veiksmīgi strādā. Un tad es tajā visā iesaistījos un augu kopā ar Averu. Un paldies Davidam, kurš tā kā arī saredzēja manī potenciālu. Tieši tas bija jautājums, gribēju teikt. Viņš te bīdīja, vai tu pats tā kā tagad es to saprotu, māku, dodiet man vēl kaut ko, vai tev teica, šis tev sanāk super, ejam, lūdzu, dari vēl klāt šito, kā bija šīs izaugsmes ceļš? Tur, protams, ir vienmēr vadītāji arī kaut kāds tā kā nopelns, jo es teikšu tā, ka visi, kas ir tādi super cilvēki, kas grib tā kā ātrāk augt, viņiem tāpat vajag to vadītāju, kas viņam bišķiņ pastumj uz priekšu. Tas tāpat kā tu, ej trenēties, cilāt svarus, bez trenera tomēr tu to rezultātu nevari dabūt tik lielu, vai tu kaut kādā brīdī saki... vai tas būs ilgāk, vai ar vienā brīdī, tu šeit nesanāk, izrādās, ka vajadzēja mazliet savādāk, un viss, un tev būtu rezultāts, Un tāpēc tas ir tāds appusējs nopelns. Mana deksme, viņa tā kā redzējums un cerēs arī iedrošināšana darīt kaut ko vēl vairāk, jo rēķinies Averā sāku strādāt 2. kursā, un tad, tomēr tāds ļoti jauns džeks, un tad tā kā tas tāds, saku, apusējā kopsadarbība, kas tagad ir novedusi jau līdz tādam lielam rezultātam. Jā, jums pat Aver, mēs tagad sāksim kādu reklāmu, bet jums bija pat, vai tik nebija dārgākais īpašums nesen notirgos Latvijā? Tā kā izdīgākais dīls kaut kāds viens, kaut kā? Nē, Latvijā dārgākais nē, bet mēs visu laiku tā kā... Kaut kur es redzēju, izcēlās jūsu darbinieks, kaut kurš viens ir kaut kādu... Vai tur kaut kāds lauka īpašums ļoti liels bija notirgots vai kaut kas tāds. Tā kā pilnīgi, cik es saprotu, vismaz tajā nozarē, tas ļoti skaitījās tā kā izcils rezultāts. Nē, ļoti labi. Kaut kur es tādu redzēju vismaz. Kā mums tagad ir 905 darījumi gadā, ka es vairs visiem tā kā pat neizsakoju līdzi. Jums taču ir, atkal jau paslēsim uzņēmu, jums taču ir, laikam, ja nemaldos, ekskluzīvas tiesības tirgot kaut kādas mazās tās mājiņas. My Cabin? Jā. Jā, mēs esam arī ekskluzīvais partneris, kas sadarbojas ar viņiem. Kas arī ir. Es nereklamēju, es vienkārši tiešām zinu faktus un es nemaz nezināju pirms sarunas, kas strādā šajā, bet cik es, kā saka, es ar to, jo tajā, tajā gadā, kur es pienācu pieši, viņš izstāstīja, tā, es sapratu, ka tur ir, tā kā ieguldījis darbs, un tas ir tāds izcīnīts projekts, un ļoti lepojās. Atceros, tur, visi, un man arī patika tas Averā, ka tur tā kā visi tādi jauni cilvēki, un visi tā kā viens otru, tā kā viens par otru. Tas tā un kā tas, cik es saprotu, tas tagad es no tevis stāstīju, es saprotu, ka tas ir tāds, ka tavs ir nopelns un tavs ieguldījums, kā saka, visā šajā. Ne tikai. Nē, skaidrs. Jā, bet, kas saka, tu arī tur pielicis. Nē, protams. Es arī tagad tā kā vadu un pārvaldu visu tā kā to Avera frančīzu struktūru. Man arī pašam vēl ir savējā frančīze, tā kā es, Averā esmu tur līdz kaulam iekšā. Un neesmu nevienu dienu tā kā bijis ārpus tā, vai pat, nevienu dienu uz priekšējot, neredzu, kas varētu būt ārpus tā kā, biznesa struktūras, jo mēs arī tagad, es pats personīgi cenšos Averu izvest ārpus Latvijas, bet atkal tas tāds off-topics. Jā, ļoti interesanti, ka tie plāni biznesa,
Tad šādi mēs ātri esam nonākuši līdz tādam darbu teiksim, to ceļa gājumu izgājuši. Kā tu nonāci pie vadītāja skolas? Jo kaut kā vispār līdz šim izklausās, ka tev viss dabiski gāja jau tā kā ļoti, ļoti labi. Man negribētos teikt, ka dabiski, jo es īstenībā viena no pamatlietām, kas man raksturoja, ir es ļoti tiecos visu laiku attīstīties. Un attīstīties, tas ir saņemt atgriezenisko saiti no kāda, kurš ir, nezinu, labāks šajā jomā, vai attīstīties tā, ka iet kursus. Un 2019. Gadā, Deividu uzrunāja Kaspars, ka, hei, reku, mēs te tagad tādu foršu lietu nesam uz Latviju taisam, un, redzu, ka jums tur tāda... Pirmsākumi vēl bija Kaspara. Jā. Wow, šis ir interesanti. Jā, tāpēc es saku, es tur, esmu viens no vecākajiem vadītāja skolas... Es negribu teikt absolventiem, jo vadītāja skolu nekad nevar pabeigt, jo tur ir milzīgi daudz, ko tu vari mācīties, bet viens no pirmajiem vispār, kas tur gāja, mācījās. Un uzrunāja Deividu, un tad Deivids teica, rekur, Džeki, ir opcija iziet komunikācijas kursu, kas ir pats sākums, un davai, ejam, skatāmies, kā būs, un man liekas, ka būs baigi labi. Un tad es viņus izgāju. Un, es vienīgais no nē, mēs tajā laikā piedāvājām, mēs bijām kaut kādi 6 vai 7 džeki tikai. Jā, tad vēl tikai tik mazs kolektīvs bija. Jā. Un tad tā kā visi izgājām. Un sapratu, nē, vismaz tā baigā štela, tas, ko viņi tur visi māca. Un tad viņi lēnām apaugā ar kursiem, tā kā 1, 2, 3. Un Kaspars jau arī tāds labs pārdevējs, jo viņš tā netieši visu laiku tā kā uzrunāja. Mums tur šitāds kurs, mums tur šitāds, un es tā, davai. Un tas tur esmu izgājis kontrols kursu, komunikācijas kursu, ētikas kursu, daļai arī mācīties, kā mācīties, vadītāja brīvības kursu, tur esmu auditējies, kas ir viņu arī viens no tas paveidiem, kas viņiem tur ir daudz un dikti, tā kā, visu, ko var, to vadītāja skolā esmu gājis. Man tāda sajūta, ka, tev viens solis, kas tur pierakst, tev jāsāk pasniegt vadītāja skolā. Nē. Tā izpagaidām pēc tā visu izklāt. Jo, atvainojos, cik saprotu, vadītāja skola, jo viņi arī aug. Jā. Viņi arī visu laiku aug un pilnveidojas un meklē tos ceļus, un cik saprotu, tas ir tavs, kas visu laiku arī šis ceļš tev ies blakām. Jā, es arī neplānoju tā kā absolvēt, es plānoju visu laiku arī turpināt. Jā. Labāk būtu, kā saka, goda studentam nekā kādu vecam absolventam. Tā ir. Ļoti superīgi. Pirmie, kā izmainījās? Piemēram, līdz pēc cik bija ļoti jūtama tā atšķirība. Sāksim ar pirmajiem kursiem, ko izgāja tā komunikācija un kaut kādi pirmie kursiņi. Stipri sajūta atšķirību vai tas... Diena pret nakti. Jā, tiešām. Un, nezinu, ikvienā kamerā, kur šeit skatos, varētu pateikt, jebkuram cilvēkam, kurš ikdienā, vai viņš ir nekomunikabls vai komunikabls, viņam tie kursi, viņu pacels kaut kādā, nezinu, vismaz 20-30% augstāk, ja tu esi tādā, jau labā komunikācijā. Tiem, kas ir varbūt tādā, nezinu, parunājis ar radinieku pie kafijas, bet ar svešiniekiem nē. Un jau vakarā. Tad tiem tas kurs vienkārši tur, nezinu, izšaus korķus ārā un pacels nākamajā līmenī. Un tas ir, nav nozīmes. Introverts, ekstraverts. Jā. Tas ir priekš visiem. Un es atceros, mana tā galvenā uzvara no komunikācijas kursa bija pirmais, tu iemācies klausīties cilvēkā un iemācies iedot apstiprinājumu, ka tu esi sadzirdējis viņu. Un man liekas, tas ir pamats jebkurā cilvēku miedarbībā vai pārdošanā, ka tev ir jāsadzird otrs un jāiedod apstiprinājums, ka tu esi viņu sadzirdējis. Un otra lieta, kas bija, tur ir tāds vingrinājums, buļļa tracināšana, kur tev ir, tev visu laiku mēģina izsist no līdzsvara, un tev ir jāmēģina saglabāt miers. Un tas arī īstenībā iedod tādu tā kā spēku un apziņu, ka, hei, tā kā, lai vai kas tev dzīvē nāktu, tā kā vienmēr atceries to vingrinājumu, atceries, ka tu esi miers, un tā tu izrulēsi cauri visām situācijām. Ir varbūt kaut kādi konkrēti piemēri, kur, tā kā, nezinu,
kur tu kaut kas notika, un tu padomāji, un cik labi, ka bija tā skola, un ka izdarījām tā, teiksim, nezinu, veiksmīgs darījums, vai jebkas, kas tev nāk prātā. Es jau teiktu, primārais tu jūti izmaiņas ģimenē, savstarpējā komunikācijā, jo tu attiecībās sāc sadzirdēt otru cilvēku, tu sāc komunicēt tā, lai otrs cilvēks dzird, jo tu uzņemies atbildību, kad tu esi cēlonis tam, ka otrs cilvēks dzirdēs tevi. Un es atceros, ka es vienkārši tajā periodā sāku vairāk, tajā laikā bija draudzene, šobrīd sieva, klausīties tā kā sievā un dot apstiprinājumus, ka esmu viņu sadzirdējis. Un, protams, tas ir prasme, ko tu trenē daudz un dikti, jo, nezinu, ja mana sieva teiktu, vai es tajā laikā viņu klausījos, varbūt nē, bet es iekšēji centos vairāk to darīt, un tā jau ir uzvara, ka tu sāc piedomāt pie tā, ka man ir vairāk jāklausās, un vairāk ir jādod apstiprinājumi, un ja ir kaut kāda situācija, nezinu, ar sievu, kas ir tādā, kaut kāds konflikts, es zinu, ka es saglabāšu mieru. Un ir bijušas entās situācijas, kad sieva tā kā saka, tu vispār neuzvelcies tajā situācijās. Jā. Un kaitini ar savu neuzvilkšanos. Bet, tas varbūt tādā ģimenes perspektīvā, lai visi domā, ka ja viņiem pat darbā nav aktīvi jākomunicē, tad ģimenes dzīve arī uzlabojas. Jo tu vienkārši dzirdi otru cilvēku. Un atkal darbā, man pārdošanā tā kā, visu laiku kādreiz, tagad es vairs aktīvi nepārdodu, pircēji, pārdevēji visu laiku mēģināja sist ārā no mana tā plānotā, jo tas ir kaulēšanās process. Jā. Un, tur uzvar tas, kurš uzvar. Principā tāda mentālā cīņa. Jā. Un ja tu esi tā kā stabils un miers, tad pat ja kāds uz tevi tur dusmojās vai bļauj vai nezinu, tā kā saka, ko jūs tur vispār tā kā saprotat vai ko jūs tur aģents mākat, dodat man atlaidi, tad tā kā, tu zini tie situācija, ok, es esmu mierīgs, es tevi sapratu un tu atgriezies pie savējā. Citreiz tā kā jaunie aģenti, viņi tā kā tur kaut ko paņem pie sirds, mēģina tā kā taisnoties vai mēģina, nezinu, ar uguni pret uguni cīnīties. Jā, saglabāt stāju un kas saka, tādēļ pieļauj kļūdas kaut kādas. Jā, tā tu tā kā paliec mierīgs, ok. Tātad šis cilvēks šobrīd mēģina mani tracināt, no tā vingrinājuma. Viss, es tā kā to apzinos, ok, labi, atgriežamies atpakaļ pie sarunas. Sanāk, primārais, kas ir, tā bija ģimene, kur tu sēdi. Un tad mūžīgais jautājums, tad uzlabojās komunikācija un attiecības ģimenē. Tas, kā tas ietekmē? Tas ir tam ietekme uz tavu... Protams, jo, man liekas, ka attiecībās, ja tev nav, ja tu nekomunicē un ja tu neklausies, tad attiecības agri vai vēl izjūg. Lai vai tās ir romantiskās attiecības, vai tas ir vienkārši tā kā čomi, tas viss izjūgs. Jo kuram patīk būt attiecībās ar cilvēku, kurš tevī neklausās. Jā. Jo mums jau visiem patīk, visiem gribas būt sadzirdētiem. Jā. Tas gan, jā. Tāpēc mēs arī komunicējam. Un tā kā tur ir milzīgs uzlabojums, ko es redzu tajā visā. Un kaut vai sarunās ar vecākiem, jo man liekas, tā, ka tu ej to dzīves ceļu, ik pa laikam vecāki jau arī to tā kā grib norādīt, ko kā darīt. Jā. Un tad, ja tu spēj saglabāt mieru, un ir vēl tāds kontroles kurs, savu reklamēt, tur tu arī saproti, ok, ko nozīmē kontrole, un mums visiem, man liekas, vienmēr ir kopš bērnības kaut kā iegājis, ka kontrole tā ir slikta lieta. Bet tā, ka tu apzinies, ka patiesībā ir pozitīva kontrole un kontrole var būt laba lieta, tad tu sāc tā kā bišķiņ citādāk skatīties. Kaut vai tagad man ir meita, un iespējams, ka iznāks podcasts jau būs otrā. Mēs tevi apsveicam jau. Mēs jau tevi tagad apsveicam. Super. Jā, un tas sanāk tā, ka bērnam ir, ko es arī iemācījos tajā kursā kontrolas, bērnam ir savā zonā, ievērojot kaut kādas, tā kā, nezinu, drošības normas, jāļauj kontrolēt savu vidi. Jo, ja viņš neiemācās kontrolēt savu vidi, tad pēc tam tā kā viņš iet pa dzīvi un viņš tā kā pieļauj to, ka visi viņu tā kā tur stunda baksta un viņš tā kā nav laukuma noteicējis. Un tad tas arī bija, ko es sapratu tajā kontrolas kursā, kad, hei, tagad aug meita un viņa tur spēlēs ar savām mantām, viņa tur kaut ko ceries daudz vai sit. Es saprotu, ok,
ja tas nekādīgi nekaitē viņas veselībai, Jā. lai viņa kontrolē to savu mantu, kā viņa grib, lai viņa iemācās izjūt, ka tā ir viņas kontrole un viņas ietekme. Nu tā, un es varētu šādus mazos tā kā domu graudus likt, jo tas viss nāk caur komunikāciju, caur vadītāju skolas kursiem. Super, tas, ko mēs tagad no šī, diemžēl īsā, jo mums jau, kā saka, jāpaļos stāsta un aizraujošā, saprotam, ka tas, nav obligāti jābūt vadītājiem. Nē. Tā kā, tad vadītājs skola, tas tāds globāls nosaukums, ka tas, kas to zina, no sākuma varbūt ir vērts sākt ar kursiem, un kad tu dzīvē būsiet vadītājs arī. Un es vienkārši zinu, kāpēc tā ir tas vadītāja skola, jo kā Kasparam ir tā vīzija uzlabot pēc iespējas vairāk cilvēku skaitu Latvijā. Tieši tās prasmes. Sabiedrība, tādu kopsumā. Jā. Un visvieglākais to darīt ar vadītājiem. Jo es kā vadītājs, es to visu iemācos, izlaižu caur sevi, un tālāk es to varu nodot saviem cilvēkiem. Un nezinu, ja piemēram organizācijā, kuras esmu, ir 65 cilvēki, tad es viens varu palīdzēt ietekmēt 65. Nevis tikai 65 sevi. vēl vismaz 20 vēl ietekmēs, vēl kaut kādus cilvēkus. Jā, un tā tas tā kā zinekļu tīklus veidojās. Super, mums diemžēl jābeidz, jā? Aizraujuši. Es no sirds saku, ka es ceru, ka mums būs varbūt vēl kāda saruna. Ir ļoti, es jūtos pašā ceļa sākumā šajā sarunā ar tevi. Milzīgs paldies, ka atradi laiku atnāci. Es ceru, ka vēlreiz tiksimies. Ir ļoti daudz jautājumu, kas palika, kā saka, par tevi kā par personību, arī par skolu gribās uzzināt vairāk. Tā kā paldies tev par interviju. Jā, tā kā paldies tev un, mīļie draugi, skatāmies. Šie ir daži no pozitīviem piemēriem, un mēs turpināsim šo mūsu sēriju tiekoties ar Kaspara audzēkņiem un izzinot viņus. Tā kā līdz šim visiet mums ļoti forši. Tā kā vēlreiz apsveicam tevi ar ģimenes pieaugumu. Paldies. Jā, tā kā, un uz tikšanos, varbūt ne tikai podkāstos, bet arī dzīvē. Yes, un paldies, Kaspar, ja tu šo skaties, tad paldies, ka uzaicināji, un paldies, ka tu darīji svētīgu darbu, jo šis viss, tas nav viegls ceļš, kuru viņš iet ar to apmācību, vadītāju skolas būvēšanu, bet tas, man liekas, tādā 10 gadu perspektīvā, tik ļoti pacels to Latvijas uzņēmējdarbības vidi. Es priekš sevis kaut kādu šādas notiņas sadzirdēju šo to, kur es jūtu, ka vismaz komunikācijas kursu man vajadzētu laikam iziet. Kaut gan it kā no vienas puses liekas, man nav ar to problēmu, bet man šādas tādas lietas, ko tu pateici, uzrunāja. Tā kā arī no manis personīgi vēlreiz milzīgs paldies. Yes, paldies. Paldies, draugi, tiekamies turpmāk. Tā.